Labdien. Un šodien mēs runāsim par turismu un par to, kā Kurzemes turisma asociācija šajā brīdī ietver Eiropas Savienības projektiem. Jā. Varbūt tā izstāst nedaudz, kas ir Kurzemes turisma asociācija? Kurzemes turisma asociācija ir profesionālā turisma asociācija, kas apvieno sevī lielākās turisma naktsmītnes, viesnīcas, visu veidu turismu uzņēmums Kurzemē. Ja Pilnīgi visus? Visus ne. Mūsu biedri ir mainīgs lielums kā visās profesionālās asociācijās, šobrīd apmēram 110–120 biedru, bet pavisam Kurzemē kopā ir aptuveni 500 turismu uzņēmumu. Bet ņemot vērā, ka apmēram 80% ir mazās laukmājas, piemēram, tad, teiksim, lielākās viesnīcas un lielākie visādi veidi spēlētāji Kurzemē turismā ir mūsu biedri. Tā. Protams, arī pašvaldības un citi, kas arī sastāda, piemēram, mūsu pamatbudžetu. Cik ir liels jūsu budžets? Apmēram 50,000 gadā, neskaitot projektu finansējumu, jo, piemēram, mēs operējam ar lieliem projektiem. Saprot, tā ir viena no interesēm, par ko mēs šodien runāsim, kas paši par sevi ir miljonu projekti. Piemēram, tur... Varbūt izstāstīt pēc kārs. Un varbūt tagad izstāst vienkārši, kā tad īsti jūs projekts realizējat. Jā. Tātad asociācija pat par sevi, kā jau visas profesionālās tādas nevalstiskās organizācijas, apvienības, mēs cīnāmies par savu biedru interesēm un galvenokārt asociācija ir mārketinga tipa organizācija, līdz ar to mēs pārstāvam Kurzemi visās izstādēs. Šobrīd jāatzīst, varbūt nedaudz jāpalielās, mēs esam vienīgais reģions Baltijas valstīs, kas operē ar 10 valodās iespiestiem turismu informatīviem materiāliem. 10 valodās. Izklausās iespējīgi. Jā. Bet tas nav tāpēc, ka bagātā Kurzeme. Protams, ka bagātā Kurzeme. Kas arī, protams, ir. Jā, Ventspils, tā tālāk. Jā, tieši tā. Visas Kurzemes pašvaldības. Pilnīgi visas Kurzemes pašvaldības, kas ir arī tāds nebijis precedents citos reģionos, kur biedru skaits ir nesalīdzinām mazāks. Tā tālāk, bet, protams, ka mēs nevaram sūdzēties un tiekamies ikdienā ar dažādiem ražot. Piemēram, tikos ar Pūra Chocolate vadību par kopīgiem projektiem. Piemēram, tagad ir atvēries fonds, kas saucās Luxury Goods un turisma maršruts saistībā ar Luxury Goods. Tur bija ļoti konkrēti Eiropas Savienība minējusi, piemēram, šokolāde. Un tad mēs, piemēram, tiekamies ar dažādu veidu šādiem uzņēmumiem, kas arī strādā turismā. Piemēram, tāpat Pūra šokolāde. Šobrīd izveidojas lielākais tāds šokolādes muzejs Baltijas valstīs, kuru apmeklē ļoti lieli skaiti turistu. Un, protams, ka tas ir arī viens no tirgus spēlētājiem un mūsu asociācijas biedrs. Tātad šajā gadījumā tu izstāstīji, ka jūs pašlaik ļoti aktīvi darbojaties, teiksim, pie Eiropas Savienības projektiem. Varbūt pastāst vienkārši, kā notiek šis darbs vispār. Jo, kaut vai pat tu pieminēji, varbūt būsim korekti, tas, ko tu pat pieminēji, teiksim, programma saucās nevis Luxury Goods, bet tā ir Kosmes, viena no apakšprogrammām. Tā ir Kosme, līdz ar to šajā brīdī, teiksim, tā ir Eiropas Savienības programma. Protams. Kur būsim precīzi. Būsim precīzi, tā ir Kosmes programma. Bet viņi ir pieejami, teiksim. Viņi ir pieejami, tā ir pilnīgi jauna programma un tieši tā. Bet varbūt pastāst, kā jūs strādājat ar Eiropas Savienības programmām un kā jūs organizējat šo darbu? Līdz šim ir tā, ka, protams, visus tos projektus mēs varam iedalīt kaut kādās, nosacīt 3 daļās. Mazie projektiņi, pavisam mazie, kas ir. Tas ir 5 miljons, Nē. Tas ir, saistībā, piemēram, kapacitātes stiprināšana, Tas ir SIF projekts, SIF projekts jau ir vidēji, projekts, kapacitātes stiprināšana, un lielie projekti, kas ir, teiksim, starp reģionu un starp valstu projekti, kur ir tiešām miljonu projekti, kur ir infrastruktūras, tāda šobrīd ir tikai 2.
tas ir tā sauktais Riverways projekts, kur iesaistīt visi plānošanas reģioni. Tur, kas ir pa projektu, kādā programmā tas ir? Interegs. Tie visi lielie projekti ir Intereg projekti. Mēs tos saucam par lielajiem Intereg projekti, jā. Un tie ir miljonu projekti, jo tie nav tikai mīkstie, tie ir cietie, daļai mīkstie projekti, bet kas tur vērtīgs, ka iesaistījušās ļoti daudz, piemēram, Kurzemes pašvaldības, kas sakārto attiecīgi, kurš projekts, piemēram, tāda ir tikai 2, kā es minēju, vienkāršoti nosauksim viņu par velo projekts, kas paredz Eiro velo, tur savienojums un infrastruktūru, un otrs ir tas Riverways projekts, kas paredz uzlabot, tā vienkāršot atkal saucot ūdens, upju, turisma infrastruktūru Kurzemes upēs pie Kurzemes pašvaldībām esošajās teritorijās. Varbūt tieši tā kā mums pašlaik mērķa auditorija nevalstiskās organizācijas, varbūt izstāst, kā jūs atrodat šos projektus? Tur ir atkal tā, teiksim... Vai jūs atrodat? Gan. Sāksim ar to, ka Kurzemes turisma asociācija kopš pirmā dibināšanas mirkļa tālajā 2001. gadā, pirms tam mums vēl bija cita apvienība, tur, kas saucās Kurzemes Zemgales turisma padomus, bet mēs viņu dibinājām tikai ar vienu mērķi iegūt Eiropas naudu, lai caur Eiropas projektiem, fondiem, lai uzlabotu, attīstītu turismu Kurzemē. Un, protams, lai palīdzētu Kurzemes pašvaldībām un uzņēmējiem attīstīties vairāk. Kopš tā brīža gan mūsu pašu vidū ir 1, 2, 3, piemēram, cilvēki, kas regulāri interesējās par projektiem, projektu iespējām, un tad jau tālāk tas atkarīgs ir no tā paša projekta, kā piemēram tur, tur tagad NVO kapacitātei, ko izsludina latviešu, vai tur vietējais pat Kurzemes NVO, tur centrs, tas pavisam maziņš projektiņš kapacitātes stiprināšanai, tur nav daudz, teiksim tā, papīra darba. Jā, tieši tā. Un tur neliels darbs, neliels papīra darbs, teiksim tā, un to mēs paši varam uztaisīt 1, 2. Tad ir, teiksim, projekti, kas ir jau apjomīgāki. Tanī skaitā, piemēram, Baltijas tie fondu projekti, visi, kas ir ar Ziemeļvalstu informāciju un tā tālāk centri tur saistītie. Tur ir tā, ka atkarībā atkal no tā, cik projekts daudz, apjomīgs un tā tālāk jāsagatavo. Vienam no noslēgums, ka sarežģītākais mūsuprāt ir to projektu sagatavot, sevišķi, ja viņš ir, teiksim, 100-lapīgs, piemēram, projekts ar budžetiem un plānošanu, tad tur nepieciešams speciālisti, un tad mēs vienojamies ar kādu no Rīgas projektu rakstītājiem vai rakstītāju aģentūrām vai konsultāciju, tur dažādām šīm te SIA un tā tālāk, ka viņi mums, teiksim, par konkrētu samaksu uzraksta projektu. Ja viņš aiziet tas projekts, tad viņi tur, piemēram, arī, mēs vienmēr... Jūs varat atgādāt, ka nevalsts organizācija noalgo šās rakstīt? Tieši tā. Mums te ir paredzēts budžets, jo tas ļoti daudz nes to feedbacku atdevi gan pašvaldībām, kā es minēju, tur, piemēram, Riverways vai Velo projektā, vai Kurzem iegūst jebkurā gadījumā savā attīstībā. Un, ko pierāda arī pēdējā statistikas cipari, piemēram, neatkarīgās aptaujas vai tur lauku ceļotāju vai augstskolu pētījumu Baltūru laikā vai citur, ja visu laiku 4 reģioni ārpus Rīgas, protams, es nerunāju par Rīgas attīstīto reģionu, bet ārpus Rīgas reģioniem mačojās, un tas procents sadalījums tirgus bija tāds, šajā gadījumā, piemēram, latviešu turistu segmentam, ka apmēram 20-25% bija Vidzemē, Kurzemē, un visu laiku bija apmēram 25-25 Vidzemē ar Kurzem mačojās, tad tagad pēc pēdējiem rādītājiem Kurzemē 25-30%, Vidzeme 25, tur 20-25, un tad tur Zemgalīte, Latgalīte pārējie procenti. Bet, tas nav, tas ir statistikas cipari, tā ir augstā statistika, bezskaistīgā statistika. Bet tas tikai liecina par to, ka tie mūsu pūliņi
Un iespējams ģeogrāfiskā situācija pie jūras un tā tālāk, kas neapšaubāms turisma resurss, ir novedusi līdz tam, attīstījusi līdz tam, un es vēl uzsvēršu Kurzemes turisma centru ļoti ieguldījums lielais un darbība aktīvā, plus mēru Kurzemes un pašvaldību cīņa un konkurences cīņa ir attīstījusi to situāciju tādu, ka mēs varbūt esam šobrīd tāds attīstītākais turisma reģions Latvijā. Un iespējams līdz ar to arī Baltijas valstīs. Es negribu būt ļoti ambiciozs un ne par katru cenu arī negribu lielīties, bet, jo, protams, es šeit nerēķinu, es vēlreiz uzsveru Rīgas reģionu, Tallinas reģionu vai Viļņas reģionu. Bet kopumā tie visi cipari, skaitļi, statistikas, apgrozījumi un tā tālāk turistu plūsmas uzrāda, ka Kurzeme ir priekšgalā. Bet tas viss bija stāsts par projektiem. Par projektiem, jā, jo mēs it kā vairāk gribam tiešām parunāt par projektiem. Lielie projekti. Jā, pēdējie lielie ir šie te minētie velo un ūdens, jeb Riverways projekts. Piemēram, Riverways projekts, kas varbūt sabiedrībai mazāk zināms, bet viņš paredzēja visās Kurzemes pašvaldībās, kam ir upes un kas vēlējās lekt iekšā šajā projektā, attīstīt, sākot tur, piemēram, ar laivu piestātnēm un beidzot tur ar infrastruktūru peldētavām un tā tālāk un tā tam līdzīgi. Tur, piemēram, dažas pašvaldības ierīkos tur tā saucamos latviski runāja ķīķīzers, piemēram, arī pie Ventas Kuldīgā paredzēts šī te, kā lai viņi nosauc latviski, es tagad domāju, tālskatis kamera, Lūdzu man var palīdzēt, ar kuru palīdzību būs iespējams vērot, piemēram, zivju lekšanu Ventas rumbā. 2 gadā lec zivis Kuldīgā, tūlīt oktobrī nāks laši nāks. Un tad, protams, cilvēki neapbruņot acis redz, ka ļoti skaisti tūkstošiem zivu lēkā, bet viņi neredz spuriņai krāsas tur, Ar šī te ķīķīzera palīdzību tas būs iespējams. Tādas visādas nianses, bet tas, protams, ķīķīzers tas mazākais un lētākais. Tur iet runa par infrastruktūru laivu piestātnēm, pilsētās, konkrētās, visās, kam ir upes un kas tam piekrita. Un ļoti daudz tur upju tīrīšanas, jaunu upju ūdens turismu maršrutu atklāšanas ar upju tīrīšanām. Piemēram, tieši šobrīd tiek tīrītas vairākas tādas ļoti mazas, bet laivu ceļotājiem sulīgas mazas upītes, tur Šķervelis un citas tur pētītas, tīrītas un sagatavotas ūdens turistam, jo viņas tur bebrīši ir piegāzuši. Bet tagad, tā kā mēs zinām, katru gadu Latvijas cilvēks, turists paliek izvēlīgāks, prasīgāks, viņam interesē atklāt kaut ko jaunu, tad lūk, ar šī lielā projekta palīdzību Latvijas ūdens turisti varēs laivot pa Kurzemes līdz šim tādām mežonīgajām. Bet jūs bijat šī projekta iniciatori vai kāds, kā jūs atradāt šo projektu? Ir tā, un tad trešā daļa tie projekti un tie lielie superlielie projekti ir tie, kur mēs lecam iekšā. Piemēram, pagājušā gadā noslēdzās tāds pavisam cits, atkal skaists Interrega projekts. Pārsvarā tie lieli ir Interregi, vai aizgājušie, vai esošie, un kas saucās senās kulta vietas, Cult Identity, kā saīsnēts, kur iniciators bija Rīgas plānošanas reģions, un kam pieslēdzās Kurzemes un visi pārējie plānošanas reģionu automāti arī asociācijas, un katram tur bija savu partneru loma, ko katrs tur darīja un tā tālāk. Bet, es tos gribu minēt kā piemēru, tur mēs ielecām, mums piedāvāja, mēs tur ielecām iekšā kā projektu partneris, un tādi ir ļoti daudz projekti, arī mazie tanī skaitā. Piemēram, tur kādreiz bija vienalga, vai tur Ventspils, Dundagas, es atceros, bija projektu vai Rojas un tā tālāk, mazās pašvaldības, kam bija savi vidējie vai vidēji lielie projekti, bet kam vajadzēja, piemēram, noteikumos, ka tur ir arī reģionāls turismu spēlētājs. Bet paskaidrojam man lūdzu vienu lietu. Tu teici, ka jūs budžets 50,000 eiro, Jā. Gadā. Ja jūs lecat iekšā tādā miljonu projektā vai tagad par šokolādes projektā, kur principā finansējums ir
80–90% apmērā. Jā, tieši tā. Un līdz ar to faktiski jau pašlaik kādu labu laiku, tad investment in kind, ja, tas ir ieguldījums natūrā, vairs nav pieļaujams. Protams, jā. Ja, kā jūs tiekat galā, faktiski jūs visa nauda aiziet budžetā šim finansējumam, vai tomēr jūs kaut kā, savādāk šo problēmu risināt? Mēs risinām savādāk, jo, principā, piemēram, arī šajā te ūdens projektā, caur mums nāk arī iekšā pašvaldības, kurām ir konkrēta infrastruktūra, ļoti liela un naudīga infrastruktūra. Un tās pašvaldības caur mums arī dod šo līdzfinansējumu, piemēram, ūdens turismu projektā. Un tādā veidā mēs arī brīvi varam nosekt. Tas nozīmē, to, ka jūs sakat pie pašvaldības, mēs sakārtosim infrastruktūru, ja? Un līdz ar to tad 20% jūs arī piemaksāsiet klāt, pareizi? Jā, protams, tieši tā. Un kā ar algām, tu šaralgs arī iekšā? Ir tā, ka, piemēram, tas pats ūdens turismu projekts, redz, ir tā, ka tas faktiski ir Kurzemes plānošanas reģiona projekts, kurā, kā jau es minēju, piemēram, mēs šī gadījumā esam ielikuši iekšā un kopīgi darbojamies. Bet, to projektu, cilvēku, grāmatvedības un visu to sarežģītāko mehānismu projektu administrēšanā, to sēdz plānošanas reģions atkal. Ar saviem cilvēkiem? Ar saviem cilvēkiem. Un mēs faktiski esam kā turisma eksperts. Mēs pieslēdzamies asociācijai kā turisma eksperts, plus vēl pašvaldības. Mēs palīdzam, īstenībā ir tā, ka tas projekts nebūtu iespējams. Ne vienam pašam plānošanas reģionam, ne Kurzemes turisma asociācijai, ne arī pašvaldībām. Jo administrators ir reģions, asociācija ir kā starpnieks un turisma eksperti, kas palīdz pašvaldībām ieguldīt viņu naudu šajā projektā un labāk dod idejas un attīstības modeļus, ko vajadzētu, lai attīstītu, piemēram, turismu, ūdens turismu šajās te pašvaldībās. Tā trīs spēlētāju sinerģija. Kādreiz Uldim bija tas teiciens, tirgus spēlētāji vai tā tālāk. Mēs esam trīs spēlētāji kopā, jā. Labi. Un tagad viss notiek tik saulētiem projektiem, kā notiek, reāli, kur ir problēmas rodās? Tu teici, visgrūtāk uzrakstīt projektu. Jā. Vai tomēr ir vēl, citur problēmas? Ir problēmas. Problēmas ir ļoti daudz. Piemēram. Liela problēma, un paldies jums un visiem mēdījiem, kas palīdz mums šīs problēmas atspoguļot. Piemēram, nenormāla problēma. Mēs tagad taisam šo te velo projektu. Jā. Tajā ir gandrīz visas Latvijas reģioni, jo Latgala nav. Latgala nav reģions? Nē, Latgala ir iekšā projekts. Es atvainojos, jo tur projektu atkal inicēja Rīgas plānošanas reģions, tur bija konkrēti, nevis tāpēc, ka negribēju, bet tur nevarēja paņemt. Latgalīte ir citi atkal tur. Tas nebija tad interakts, tas bija noteikti kaut kāds... Dažādi, tās ir projekta peripētīs, ko drīkst, ko nedrīkst, tajā nedrīkstēja. Bet es to stāstu tāpēc, ka šis projekts paredzēja izveidot savienojumus Eirovelo, starptautiskajam velo maršrutu tīklam, kur Lietuva no savas puses ir salikusi zīmes. Es domāju, Eirovelo, nomarķējot Eirovelo maršrutu Eiropā cauri Lietuvai līdz Latvijai. Igaunija arī ir salikusi zīmes un nomarķējusi visus savus Eirovelo maršrutu. Bet Latvijā mums, piemēram, mēs dabījām projektam naudu, tagad liksim zīmes, pēkšņi mums satiksmes ministrija, pareizāk Latvijas valsts ceļu, cilvēki pasaka, nē, mēs jums neļausim likt Eirovelo zīmes. Uz jautājumu, kāpēc? Mums liekas, ka Latvijā braukt ir baigi bīstam ar velospēdu. Punkts. Un mums ir projekts uzrakstīts. Nauda ir. Mēs nevaram uzlikt. Tur ir tāda lieta, jā. Tur es nezinu, kā projektu cilvēki tiks galā, bet tas ir absurds, tas vispār nenormāli. Visur Eiropā ir, Lietuvā līdz Latvijai ir, tālāk no Latvijas uz Igauniju atkal aiziet uz Somiju, viss ir Eirovelo notiek. Izņemot Latviju, jo Latvijas birokrāti... Kur jūs gribētu likt uz Jūrmālas šoseis, kas tās ir realitātes? Tās, protams, ir daļēji valsts pirmie autoceļi un tā tālāk. Tas nav uz Jūrmālas šoseis.
Piemēram, tas šausmīgākais Rīga Ventspils varētu būt. Jā, nu tur ir arī velocels. Ne, nu ir tā, ka tas Eiro velo savulaik tika izvilkts ne tikai pa mazajiem ceļiem, teiksim tā, ar klausītājs jau nezinu, varbūt, kurš ir pašvaldību ceļš, kurš nav un tā tālāk. Bet, nu, sauksim viņus nosacīt par lielajiem un mazajiem ceļiem. Un mēs jau tur to Eiro velo pirms arī daudz gadiem kopā Eiropas konsultantiem izveidojām tā, lai viņš maksimāli nebūtu pa lielajiem ceļiem, pa mazajiem, bet neļauj nekur principā. Vai nu tur ir tāds mazs posmiņš starp, piemēram, Kandavu un Tukumu, kur it kā pieskarās tam, piemēram, Ventspils, Rīgas ceļam, jo tur nav citu ceļu savienojumu. Diemžēl Latvija ir ļoti mazapdzīvota, ir purvainas teritorijas, kam nevar nekā cauri izskriet, ja? Un līdz ar to sanāk, ka kaut kādu maz posmiņu mums jātaisa gar kaut kādu autoceļu vai kaut kā tam līdzīgi. Un tur vienkārši šobrīd neļauj uzlikt zīmes, punkts. Nesaskaņo, neuzliek, punkts. Un līdz ar to... Ko jūs darat vispār? Nu, tagad... Bļaujiet vienu lietu tālāk. Nu, tur attiecīgi projekta speciālisti cenšas risināt. Esam uzrakstījuši vēstuli satiksmes ministram jau sen pirms vēlēšanām. Gaidīsim atbildes. Jā. Nu, protams, tas neiet viegli. Patiesība ir tāda, ka līdzīgi jautājumi tika pacelti jau dažus gadus iepriekš, un nekas netiek risināts. Līdz ar to es arī uzdrīkstos teikt, ka šajā valstī, diemžēl, birokrātija pastāv ļoti spēcīga un neizskaidrojama, nesaprotama, neloģiska. Ja? Jo tas pats Eiro velo visur pasaulē, nu, šī gadījumā Eiropā cauri vijās, un Latvijā neatļauj. Bet mums, teiksim, šajā brīdī tas maģistrāls, teiksim, citās Eiropas valstīs ir precedents vienkārši, kad arī pa maģistrālēm iet tādā. Nu, viņi kaut kur šķērso viņas, protams, jā. Nu, tas ir cits, ir cits jautājums, kā darīt tā, lai atļautu to lietu vai sakārtot. Jo neiet jau runa, kad vajag aklu uzlikt un cauri, bet, nu, vismaz risināt. Jo atrisināt jau mēs zinām var visu, ja tikai grib. Nevar būt kādiem meža ceļiem uztaisīt to Eiro velos, vienkārši tā pašu laiku tā. Nu, teorētiski viņi pārsvarā bliež caur skaistākajām pilsētām. Nu, jā, saprotu, varbūt ir, teiksim, kāds meža ceļš vienkārši, vai, teiksim, kaut kāds tam līdzīgi, varbūt tādā veidā. Nu, varbūt, jā, bet nu, tad ir atkal jāmaina Eiro velo tas maršruts, jā, un tam līdzīgi. Nu, nav vienkārši. Skaidrs, labi, teiksim, ar velospēdiem sapratām problēmas. Rūdeņiem arī problēmas, vai ūdeņiem nav problēmas? Ar ūdeņiem nav tādas problēmas, jā, ūdeņiem tur cits problēmas. Kādas problēmas? Nu, tur ir tādas praktiskas problēmas, ka, teiksim, tās paredzētās naudas neapdzīvotiem, teiksim, tā, visādiem apvidiem, Kurzemes vai Latvijas dziļos laukos un mežos, izrādījās, ka viņi ir daudz aizaugušāki, sliktāki, nesakoptāki nekā, piemēram, Eiropā paredzējusi kaut kādas naudas un līdzekļus, bet galvenā problēma visiem šiem projektiem, visiem, bez neviena izņēmuma, ir Latvijas privāti īpašnieku, kā lai viņi pat nosauc, ambīcijas un privāti īpašnieciskums. Jo, nu, piemēram, proti, bieži vien ir tā, ka ceļš iet kaut kur garām, gar kaut kādu pļāvu, kas ir privāti īpašums, nu, piemēram, veloceliņš iet kaut kur pa pļavas malu, kas it kā pat neko nešķērso, teorētiski nevienam netraucē, bet tas, piemēram, konkrētais ceļu posms nav servitūts, bet privāta zeme, un īpašnieks pasaka, nē, es nevēlos nevienu turistu tuvumā redzēt savu nesaskaņošu. Viss, atkal, projekts izgāžās, tāpēc, ka nevar to projektu palaist tur, un tad viņš kaut kur nezin, kur jālaiž, kaut kur Riņķī, un līdz ar to, ka tāds īpašnieks nav viens, mums ir liels problēmas. Bet jūs uz projekts realizēt, un beigās tomēr... Jā. Kā jums gāja alku vietām, tur arī problēmas bija alku vietām, teiksim? Arī bija problēmas, protams. Jā, tas, ka, teiksim, īpašnieks pasaka, tas mans alks, tieši tā nesaskaņu zīmes, vai, nu, piemēram, ļoti skaists objekts, fantastisks avotiņš Kurzemē, jā, bet īpašnieks saka, es neesmu pret turistiem, bet tā kā viņi jau tāpat brauc pie mums tur uz to avotiņu skatīties, un es viņu daļai arī saprotu, tad viņi atstāja kaut kādu, teiksim, atkritumus,
Un savukārt, ja turists atstāja atkritumus un projekts nerisina, kurš tos atkritumus savāks, tad mēs esam pret, loģiski, un neļausim uzlikt zīmi, ka tur ir turisma objekts, lai, teiksim tā, piesaistītu turistus. Tādas pārsvarā problēmas ar atkritumiem. Kā, teiksim, šajā gadījumā, teiksim, jūs pieredze, teiksim, projekta dokumentācijas nodošanu? Mēs zinām, teiksim, Latvijā, teiksim, dažādas, teiksim, šausmu stāstus par SIF projektiem, par kultūras ministrijas projektiem. Par LIA projektiem. Arī par LIA projektiem šausmu stāsts ir dzirdēti, Bet kā notiek, teiksim, šajā brīdī Eiropas, teiksim, projektu nodošanas procedūra? Cik tas ir sarežģīti jūs projektu? Ir tā. Nopoties, jā, tāpēc, ka pa lielā ņemot tādā kopapjomā, tas ir sarežģīti. Jo, tādas šausmas, kādas kādreiz bija ar LIA projektiem, ka tur gan izstādes, gan arī tur konkrētajos projektos, atkritumu kastītei, tur kaut kas pa milimetru izmainījies, tad viņi nesaskaņo, vai tur, labi, es negribu tur atgriezties pie konkrētām problēmām, bet tādas problēmas pēdējā laikā varbūt, ka vairs nav, jo, teiksim, gan SIF-am, katram tam ir sava problēma tur, bet, teiksim tā, drusciņ tā situācija ir uzlabojusies. Bet Eiropas projekta līmenī, teiksim, cik sarežģīti varbūt. Ja ne visi, teiksim, skatītāji pieredz Interreg projektiem un tā tālāk. Kā te notiekās, teiksim, šī te? Teiksim tā, viss tā auditu un tā tālāk kontrolas sistēma ir nedaudz optimizējusies, ja viņi tā... Gan Eiropas projektos, gan Latvijas. Jā, tieši tā. Protams, nekad nav tā, ka nav vispār problēma. Ja tur, kā jau es minēju, kādreizējiem LIA projektiem bija dziļas problēmas tur, un viņi tur birokrātiski vienkārši ambiciozi krita virsū par dažādiem parametriem, kas bija neloģiski. Tas ir kurā programmā tas ir? Savulaik, piemēram, bija pilsētu būvniecība naudas. Par dažādu, tur bija konkrēti viena programma, tik tāda iznākus, kas bija atraktīva turisma objektu radīšana. Tur bija tāda, kur izveidoja virkni Kurzemes pašvaldībās dažādas objektus. Piemēram, tāds liela problēma bija Kuldīgas pilsētas dārza, kā atraktīvas turisma teritorijas projekts saucās izveidošana. Tad tur arī bija ļoti interesants tie pārmetumi. Pirmkārt, konkrētie LIA speciālisti pilnīgi nebija kompetenti vērtēšanā. Piemēram, mēs tur cīnījāmies par inovācijām, palaidām geocaching tādu festivālu pirmo Latvijā ar visiem tiem geokoiniem un monētu. Tas ir dziļi specifiska lieta. Inovācijas. Es domāju, ka visi saprot, ka nozīmē cachings un coinings. Jā, ļoti daudz Latvijā vēl, teiksim, ar slēpņošanu nenodarbojas latviskajā vārdā, jā. Bet es tikai gribēju teikt, ka tur bija, piemēram, tā, ka veseli virkni tur negribēja saskaņot. Tagad, protams, tas projekts ar visu sen beidzies, tur jau 5 gadi sen pagājuši un tā tālāk, un viss tā beigta valla, tur vairs kontrolas nav un noslēgts. Bet tur bija, kur konkrēti cilvēki, kas kontrolieri brauca no LIA, kas negribēja ne par ko saprast, nebija piedevām kompetenti un ambiciozi pieprasīja kaut kādas neloģiskas prasības. Tā. Bet es jau ar to piemēru gribēju teikt, ka šobrīd tā situācija uzlabojusies un tie kontrolieri ir palikuši kompetentāki, erudītāki no visām šīm iestādēm. Un ja tas projekts ir taisīts, kā lai pasaka, es vienmēr esmu nodalījis. Jo kādreiz bija tādi, tie projektmakeri bija tie projekts, lai kāds iegūtu sev kaut kādu nezinu, ko tur sev kaut ko personiski, un projekti, kas bija taisīti no sirds, lai pašvaldībās esošiem iedzīvotājiem palikt labāk. Tad es vienmēr esmu nodalījis, jo mēs vienmēr esam strādājuši no sirds. Bieži vien Rīgā ministrijās mūs daži ir dēvējuši par naiviem, varbūt par ideālistiem, bet tādi mēs daži laukos esam, un mēs cīnāmies par to. Un tad vienkārši tas stāsts ir par to, ja atnāk kontrole un piekasās
skaidri zinot, ka tas projekts tur ir bijis visiem, sabiedrībai un tā tālāk, un ir tiešām bijis vai nu tur tehnoloģiska inovācija, kas ienes kaut kādu, nu, piemēram, mūsu projekts par lāzeru skaitītājiem. Visa Latvija šobrīd joprojām mocās, mežģās, ņemās, zīž no pirksta statistiku, jo neviens nezin, cik patiesībā ir kāds ir turismu plūsums, jo par centrālo statistikas pārvaldi var teikt, ir lielmēl un vislielākie ir centrālā statistikas pārvaldi, jo viņi joprojām ar asociācijām nedraudzējās, maigi izsakoties, nekonsultējās, uzskaita naktsmītnes tikai no tik un tik istabām un tā tālāk, kas ir, pilnīgi garām. Un es uzskatu, tā kā Kurzemes turisma asociācija savus pamatus ir likusi balstot uz Holandes un Dānijas labāko pieredzi. Mēs visu laiku regulāri viņiem apmainamies, un, piemēram, holandieši 2 mūsu asociācijas biedri. Tad mēs, protams, arī ņemam šo te pieredzi, un viņi to iepludina. Un viņi arī saka, kamēr Latvijā visos turismu centros pie visiem lielākajiem valsts turismu objektiem nebūs statistikas skaitītāji, lāzeru skaitītāji vienkārši lēti, elementāri. Ja pats var slaigāt turpat. Bet tas nekas, tas ir ok. Tur pieliek koeficientu, jau zini, piemēram, Uldis un, nezinu, Jānis, Pēters, jūs jau ziniet, cik reizes jūs staigājat iekšā savā ēkā, piemēram. Tas ir aprēķināms lielums, jo jebkurā gadījumā tu pēc tam zini indikāciju, pēc kuras var noteikt plūsmas. Katrā ziņā biroja darbinieki Ventspils turismu centrā, Liepājas turismu centrā un Kuldīgas turismu centrā nebūs tie, kas izmainas lielo plūsmu, lai mēs noteikti plūsmu Liepājai, Ventspilī un Kuldīgai. Tieši tam. Par nākotnes projektiem pastāst pašlaik. Tu teici, ka pašlaik strādā pie kosmosa projekta, Jā. Tāds ļoti ambiciozs, tas varētu būt superlielais projekts īstenībā vismaz. Tur ir tā, ka iespējams, ka mēs neliksim tajā. Viņš jau tūlīt noslēdzās deadlines. Jā, nē. Mēs par to runājām, gribējām tur startēt, bet izskatās, ka neliksim iekšā. Jo tas to nevar, tur pirmkārt vajag labus partnerus. Mēs izziņojām saviem iepriekšējiem partneriem, tiem šokolādes, piemēram, rūpnīcas nav. Tur bija juvelieru ražotāji. Mēs ar tām lietām nekad neesam strādājuši. Mēs esam turisti. Mēs radījām, piemēram, Kurzemes remontisko vīnu tūri, kas ir vainagojusies ļoti lieliem panākumiem. Lūk, tas ir tiešām mūsu asociācijas produkts. Tīrasiņu asociācijas produkts, ko mēs paši izgudrojām, radījām. Un tagad, piemēram, vīndari. Tur bija tādā laika, sākumā bija 10 spēcīgākās vīndarītavas. Spēcīgs nozīmē sākot tur no tonnas līdz pat 10 tonnām. Bet, piemēram, viens konkrēts vīndaris, Alvils Elksnis ar saviem vīniem, viņš teica, viņi sākuši kādreiz ar pustonnas katliņu, 3 tonnas, 5, 6 tonnas. Viņš teica, tagad viņi ražo 10, un tas viss aiziet. Arī daļēji pateicoties šai te radītai Kurzemes romantiskajai vīnu tūres akcijai. Kas izveidojas kā tāds vīna ceļš, un tagad jau, piemēram, ja kāds apciemo Sabili, tur Kandavu, Kuldīgu, tur Aizputi, tieši mazās Kurzemes pilsētiņas, protams, mēs neminētu Liepāju, Ventspils, tad uzreiz viņi prasa, kur mēs to vīnu varēsim Kurzemes nodegustēt, Tagad tas aiziet, tādā veidā. Skaidrs, un vēl teiksim, kādiem projektiem vēl tu taisies strādāt? Kāds skaties uz pār nākošo 7 gadus pār? Būs sarežģīti, jo mēs braucam, protams, mēs visu laiku cenšamies, lai uzturētu to savu līmeni. Mēs visu laiku meklējam inovācijas, visu laiku cenšamies būt citiem priekšā, apmeklēt pasākums tur, kur citi nav. Piemēram, tieši šodien, varbūt pat tagad izlido uz Parīzi mūsu Ventspils pārstāve Una Lipkovska, kas kopā ar kempinga asociāciju bliež uz Parīzi, kur notiks Eiropas turisma tāds pasākums par inovācijām kempingos. Tālāk mēs ar Ingrīdu Smuškovu kopā lidojam uz Neapoli, kur notiks Eiropas turisma forums par inovācijām turismā. Tālāk mēs bliežam tur atsevišķi atkal uz Briseli,
kur notiks Eiropas turisma fórums par mazām destinācijām un kā viņas attīstīt. Un tur ir arī ēdeni klāt un visas šīs lietas. Nu, mēs cenšamies noskaidrot, uzzināt visjaunāko, kas šobrīd notiek Eiropā, un to arī ieviest. Bet es ar to gribēju teikt, ka tur visur, visos šajos fórumos ir pateikts, ka Eiropas nākšā programma perioda nauda turismam tiešā veidā vairs nebūs vai būs stipri samazinātā formā, kas parādīsies caur kultūra turismu un citām tam līdzīgām nozarēm, piemēram, tur klāsteri, piemēram, tur radošās industrijas. Līdz ar to, teiksim tā, kā Rainis teica, pastāvēs, kas mainīsies, ja? Un mēs momentā tagad cenšamies strauji turisma cilvēki, visi katrs iepludināties, specializēties, mainīties uz kādu no šīm te lietām, jo arī Latvija ministrija redz ir pateikusi, ka Latvijas jaunajās pamatnostādnēs un attiecībā uz investīciju projektiem, struktūra fondu projektiem ir precīzi copy-paste Eiropas direktīvas, ka arī Latvijā tiks attīstīts šis te darījuma turisms, Rīgā, kultūras turisms un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka mums strauji jāmainās, un mēs to darām. Mēs specializējamies, arī es pats esmu ļoti dziļi iesaistīts radošajās industrijās, vairāk ar mākslu un fotogrāfiju, tur darbojamies ar dažādiem virkne mūsu Kurzemes turisma asociācijas cilvēki no Ventspils un Liepājas iesaistīti klāsteros, un tā tālāk. Pārobežu programma jau arī tā noteikti vēl būs taču arī. Jā, būs. Bet, teiksim tā, ļoti konkrēti šobrīd tie projekti vēl nav. Izņemot Kosmu vienkārši, kur bija 2 turismu projekti īstenībā palaist viezavīgi par šo te. Jā, transnational tie turismu rūti tur bija. Bet tur mēs neielecām, jo mums vienkārši, mums bija Somas partneri, tur vajadzēja piemēram 4 vai 5 partnerus. Bet es to saku tāpēc, ka mēs viņus nevarējām uz sitienu dabūt, jo tie paši nespēja norēģēt tik ātri. Skaidrs, es domāju, ka šajā brīdī tad mēs esam pietiekoši daudz uzzinājuši par Kurzemes turisma asociāciju. Paldies, ka atnāci, un vēl veiksmi. Paldies, jā.